Aiziet, šis ir mans trešais mēģinājums. Es vienkārši uzrakstos. Tā ir pirmā reize, kad esmu viens pats studijā. Tā ir pirmā reize, kad es uzrakstīju scenāriju, un es vienmēr uztraucos runāt nepareizi latviski, un es nezinu, kā to izdarīt. Vēl es gribu ierakstīt video, jo es zinu, ka, lai es gribētu īstenot savu misiju, kas ir iedvesmot cilvēkus piedzīvot pozitīvas transformācijas, man arī vajag iet kaut kur interneta video platformas, jo tas ir tā, ka cilvēki uztver informāciju. Es lasīšu no lapiņas, kaut ko es pielikšu klāt. Man ir arī dators līdzi, un es sapratu, ka šīs nav īstais scenārijs, bet esmu pie tā pieradis, un lai ir un lai būtu, un es vēl veicināšu angliski ierunāt. Tātad sveiki, un paldies, ka atgriezies klausīties manu podcastu. Labrīt! Šodien es vēlos padalīties ar savām pārdomām par savu pirmo šī gada izlasītu grāmatu, Melas Robinas grāmata The Let Them Theory. Droši vien daudz no mums jau ir dzirdējuši par Melu Robins, un tā ir tā sieviete ar brillēm, pilna enerģijas, kas bieži parādas sociālajos tīklos. Manuprāt, viņa ir visas platformas. Kad pirmo reizi viņu redzēju, viņa man šķita mazliet haotiska, bet tai pašā laikā dziļi aizraujoša. Saskatu kaut kādas līdzības. Un pēc tam, kad es uzzināju, ka viņa ir ADHD, viņa kļuva man vēl tuvāka un saprotāma. Es domāju, tev arī tāpat, ja tu viņu pazīsti. Es jau kādu laiku sekoju viņas darbam sociālos tīklos, bet tas, kas mani patiešām ieinteresēja, bija viņas intervija ar Oprah Winfrey, kura viņa runāja par grāmatu The Let Them Theory. Tieši tad es sapratu, šī grāmata ir jāizlasa. Vai pareizāk sakot, jānoklausās, jo es izvēlējos audio grāmatu. Man ir paveicis, esmu viens no tiem 30%, kuri uztver informāciju uz dzirdi, un kad es biju universitātē bakalaura studijas, es vienkārši varēju apgulties un klausīties un neko nepierakstīt un visu atcerēties no lekcijām. Tagad es nezinu, vai es to varētu izdarīt. Kāpēc šī grāmata man bija tik nozīmīga? Šī grāmata pienāca īstajā brīdī, jo decembrī es piedzīvoju emocionālu krīzi, ko ļoti labi dokumentēja savas sociālos tīklos, storijas. Tu jau pamanīji, un liels paldies par tavu atbalstu. Tas bija ļoti sirsnīgi, un tiešām tas palīdzēja mazliet atkopties no tā visa. Kamēr ārējā atzinība, uzmanība no džekiem un fiziski sasniegumi man palīdzēja nomierināt vai pat pabarot manu ego. Mana dvēsele jūtas iztukšota, un es sapratu, ka kaut kas ir jādara. Tāpēc uz 2025. gadu nolēmu atgriezties pie saviem saknējiem labrīta principiem. Lasīt grāmatas gan pašizaugsmē, gan priekam, arī daļu literatūru. Kad es biju savā peak performance, tad man sanāca 26 grāmatas gadā. Es gan klausījos, gan lasīju, gan daļu literatūru, gan profesionālu literatūru, un šogad es gribu arī rutinizēt savu akademisko avotu un literatūru rakstu lasīšanu, jo citādi es nevarēšu uzrakstīt savu PhD darbu. Nu, lūk. Un es zinu, ka īsta izaugsme sākas, kad tu apzināti maini savus ieradumus. Šitam esmu dzīves pieredzējums. Un tāpēc The Let Them Theory kļuva par manu nākamo soli ceļā uz iekšēju izaugsmu un miera atrašanu. Principā tā ir labrīta evolūcija. Par ko ir grāmata The Let Them Theory? Mel pati ieruna audio grāmatu, un viņas balss varētu šķist ļoti amerikanisks. Bet viņas atklātība un sirsnība padara šo stāstījumu dziļi cilvēcisku, kas ir ļoti svarīgi un ir interesanti klausīties. Viņi tomēr ir arī podcasts, viņi zina, ko dara. Grāmatas būtība ir vienkārša, bet ļoti jaudīga, kā visas tas lietas. Reizēm labākais, ko vari darīt, ir ļaut cilvēkiem būt tādiem, kādi viņi ir, un koncentrēties uz to, ko var kontrolēt. Groundbreaking, shocker, vai ne? Tomēr šis princips neatiecas uz visam situācijām. Ir svarīgi saprast, kad ir nepieciešama rīcība, piemēram, situācijas, kuras kāds sev vai citiem var nodarīt kaitējumu. Ir reizes tiešām, kad vai jāzvana ārstiem, policijai vai jāsniedz palīdzība. Un The Let Them Theory
nenozīmē ignorēt nopietnas situācijas, bet gan atšķirt tās no tām, kuras tava iejaukšanās patiešām nav nepieciešama. Nu jā. Šī grāmata ir sakņojusi ne tikai psiholoģija un neirozinātne, bet arī budisma, stoicizma un nepieciešamības teorija. Tā kā viņa visu to paņēma, parunājas ar ekspertiem dažādiem, citējusi viņus un veidojusi, pat neveidojusi. Viņa teica, ka I discovered the Latham theory. Tā kā she's a very humble girl. Ko es no šīs grāmatas paņēmu sev? Šī grāmata man palīdzēja saprast, ka daudzas manas neapmienotības saknes ir manī pašā, nevis citos. Piemēram, esmu pats atbildīgs par to, ka nevaru pabeigt savu doktorantūru, un esmu pats atbildīgs par savu veselības ceļojumu. Arī par to, kā es cīnos ar savu muffin topi. Tā kā man ir muffin topi, un es zinu, kā es pat esmu piedzīvojis. Es novembrī, oktobrī vispār biju izcilākajā formā, un tagad pa šīm brīvdienām brīvlaiku esmu daudz ko uzņēmis, 2 kilogramus, mans muffin tops ir atpakaļ. Un tas neviens nav vainīgs, jā? Es pats ēdu to visu, un es zinu, kā tikt ar šo galā. Un Melas teorija par radikālu atbildības uzņemšanas man palīdzēja vispār šo visu pārdomāt. Par šo es arī daudz rakstu threados, es domāju, ka tu esi pamanījis. Un kad pārstāji vainot citus un sāc uzņemties atbildību, tu ne tikai pieņem savu realitāti, bet arī iegūsi kontroli par to. Tātad, šī grāmata var iemācīt, kā pārstāt kontrolēt citus, vai tie būtu draugi, ģimenes locekļi vai kolēģi. Tu sapratīsi, kā pārtraukt tērēt enerģiju tam, ko tu nespēji ietekmēt. Otrais, kā koncentrēties uz sevi. Tavas izvēles, ieradumi un domāšanas veids ir tas, kas veido tavu dzīvi, nevis tas, ko citi dara vai domā par tevi. Kā veidot emocionālas robežas, un Mēla īpaši uzsver, cik svarīgi ir aizsargāt savu garīgu telpu. Un nākamais praktiskus rīkus uzvedības maiņa. Tas nav tikai teoretiski, grāmata ir arī konkrēti padomi, kā veidot ilgtermiņa izmaiņas uz dažādiem piemēriem. Ir interesanti klausīties. Un pēdējais, kā labāk saprast sevi. Pašapziņa ir pirmais solis uz izaugsmi. Es arī gribētu salīdzināt šo grāmatu ar citu līdzīgu grāmatu, un ja esi lasījis Marka Mansona grāmatu The Subtle Art of Not Giving an F, tad Melas Robinsas The Latham Theory teorija šķīstīs līdzīga. Abu centrālais vēstījums ir koncentrēts uz to, kas patiešām svarīgs, un ļaut aiziet tam, kas nav. Tomēr The Latham Theory šķiet daudz aktuālāka un darbīgākā 2025. gadam. Mela apvieno jaunākus atklājumus no neirozinātnes, psiholoģijas un mūsdienu uzvedības zinātnes ar saviem stāstiem. Lai gan Mansona grāmata ir filozofiska un reizēm provokatīva, Melas pieeja ir sirsnīgāka, piezemētāka un dziļi cilvēcīga. Man personīgi The Latham Theory šķita praktiska un piemērotāka, lai tiktu galā ar mūsdienu strauju un bieži vien pārslogotu pasauli. Ja tev patika The Subtle Art, tad visticamāk tev patiks arī The Latham Theory. Tā ir lieliska un pati papildinoša grāmata tavam izaugsmes ceļam, un arī Audible rekomendē šīs grāmatas kopā. Atsauksmes no manas sekotājas. Kad pieminēju šo grāmatu savus Instagram stāstos, vairāki no maniem sekotājiem dalījies ar savam padomam. Gribu padalīties ar kādu īpašu komentāru un man atļauj dalīties ar to. Es esmu people pleaser un vienmēr cenšos kontrolēt apkārtējus. Latham teorija man bija kā gaismas stārs, tā palīdzēja saprast, ka man jākoncentrējas uz savām izvēlēm, nevis visu laiku jācenšas glābt citus. Ir grūti mainīt ieradumus, bet katru reizi, kad sev pasaku Latham, es jūtu, ka tā ir maza uzvara. Šis perfekti atspoguļo par ko šī grāmata ir. Un jā, starp izlasīšanu un pielietošanu dzīvē ir milzīga atšķirība. Veci ieradumi nekur nepazūd, un darbs pie sevis ir ilgs process. Mana kritika par pašpalīdzības grāmatam. Lai gan Latham man daudz deva, es uzskatu, ka pašpalīdzības grāmatam kopumā ir savi trūkumi.
Dažreiz tas ir ļoti ASV-centrisks un pilns piemēru, kas nevienmēr attiecas uz mūsu dzīvi Latvijā. Tomēr globālajā pasaulē šī plaisa ir vien mazāk jūtama. Daudzi no izaicinājumiem, ko piedzīvojam, vientulība, izdegšana, vēlme pēc savienojuma, ir universāli. Kā kāds no maniem sekotājiem reiz teica, šāda veida grāmatas ir kā labs draugs, kurš tev atgādina, ka tu pats esi savas dzīves vadītājs. Un es tam piekrītu, bet vienmēr ar piebildi. Lasīšana ir tikai pirmais solis. Ir nepieciešams praktizēt, kļūdīties un turpināt, ko es arī daru ar šo podcastu. Man ir vēl angļu teksts, es nezinu, vai es šodien ierunāšu, bet šo es gribu ielikt tieši šodien svētdiena. Un nobeigums. Man bija labs nobeigums kaut kur citur šeit. Jā. Protams, šī grāmata nav visu problēmu risinājums. Tas apgalvojumi ir drosmīgi un tāpat kā ar daudzam pašpalīdzības grāmatam, ne visam tā rezonēs vienādi. Bet es ticu, ka Melas Veledem teorija piedāvā praktiskus un pārveidošus pieejas dzīvēm. Tā palīdz dzīvot ar mazāku stresu un vairāk mērķtiecības. Un man pašam šī grāmata ir kā atgādinājums. Ļaut cilvēkiem būt pašiem un pašiem augt. Es saprotu, ka kontrole ir tikai manas rokas. Un mana misija paliek tā pati – iedvesmot cilvēkus pozitīvām pārmaiņām. Lai mēs visi piedzīvotu šo burvību, dzīvojot autentiski un apzināti. Es arī daudz ko esmu iemācījies, man šķiet, sapratu, kā man tālāk turpināt manu komunikāciju sociālos tīklos, lai es varētu sasniegt savu misiju. Un, es turpināšu iedvesmot. Sāc šodien. Kā saka Mela, let them do what they want so you can focus on what you need. Paldies par uzmanību. Es gaidu arī komentārus, atklātus, kā un ko, kā man strādāt ar tekstiem. Tā man bijusi pirmā reize šāda veida formāta. Es ceru tikties ar tevi biežāk. Esam kontaktā, paldies par atbalstu. Man tiešām decembris bija ļoti grūts, un esmu patiesi laimīgs, ka man ir tāda privilēģija veidot saturu, iedvesmot cilvēkus pārmaiņām. Un es redzu, ka esmu iedvesmojis vairāk nekā 100 cilvēkus, un daži man raksta privāti, un tas dod man degvielu turpināt to darīt. Tas nevienmēr ir vienkārši, īpaši, kad tu esi tāds mazliet down. Saņemties un veidot priecīgu sajūtu. Es tiešām gribu, lai kāds, kas seko man un klausās, piedzīvotu pozitīvas transformācijas. Un tas ceļš sākas ar to, kā tu jūti, apzinies savu kontrolu par savu dzīvi un uzņemies radikālu atbildību. Kad tu saproti, kā tev viss pieder, tā kontrole par tavu dzīvi, tu arī esi gatavs, manuprāt, pārmaiņām. Tas bija Denis Aleksandrs Ševiļovs savā podkāstā Labrīt ar. Tiekamies nākamajā epizodē. Lai tev forša diena. Un iziet.